Geta Engels, Irēna Sendlere un glabti bērni. Iepazīšanās ar Irēnu Sendleri. Pirms laulības uzvārds viņai bija Križanovskaja, un strādāja viņa ar dažādiem pseudonīmiem, piemēram, Jolanta, viens no viņu vispopulārākajiem. Irēna piedzima ārsta ģimene, viņas tēvs ārstēja trūcīgus un ebreju bērnus, un nomira no tifa, jo inficējas ārstējot savus pacientus. Pirms Irēnas dzimšanas viņas tēvs piedalījās pagridas darbībā 1905. gada revolūcijas laikā. Bija Polijas socialistiskas partijas biedrs un socialistu ārsts, kas galvenokārt ārstēja nabadzīgus ebrejus, kuriem citi ārsti atteicās palīdzēt. Viņa vairāk kārt teica, ka tēva galvenais mantojums ir vārdi, kad redzi, ka cilvēks slikst, ir jāmetas ūdeni un jāmēģina viņu glābt, pat ja pats nemēķi peldēt. Tas ir citāts no viņu intervijas. Šis princips kļuva par viņas morālu kodeksu. Irēna jau no bērnības redzēja sabiedrības dubultu standartus, tā kā bagātajiem kvalitatīva medicīna, bet nabadzīgiem un ebrejiem noraidījums un nicinājums. Tā kā tēvs galvenokārt ārstē ebrejus, viņu ģimene bija tuvu ebreju kopienai, un Irēnai bija daudz draugu ebreju. Pēc tēva nāves ebreju kopiena pat piedāvāja apmaksāt Irēnas izglītību, kā zīmi par milzīgu pateicību. Manuprāt, tas radīja Irēnai saikni ar ebreju kopienu. Tas arī kļuva par spēcīgu iekšu motivāciju. Arī citāts no Irēnas: šie cilvēki bija mūsu draugi, mūsu kaimiņi. Mēs nevarējām pieļaut, ka viņus iznīcina. Sakoties nacistu okupācijai Polijā, Irēna strādāja Varšavas sociālo dienestu nodaļā. Pateicoties savam amatam, viņa saņēma atļauju ieiet Varšavas geto, kura dzīvoja 300,000 gūstekņu ebreju. Ieguvusi sanitāras inspekcijas pārstāves caurlaidi, Sendlere regulāri apmeklēja geto, nesot ieslodzējiem pārtiku, zāles un apģērbu. Viņa redzēja patiesu apmēru traģēdiju. Kā viņa pati teica, kad redzi bērna ciešanas, nevar aiziet un teikt, ka neko neredzēja. 1943. gada Gestapo viņu arestēja un nežēlīgi spīdzināja. Gestapo viņai salauza kājas, bet viņa neizpauda neviena bērna vārdu. Vēl pēc aresta Irēna Sendlere tika notiesāta uz nāvi. Tomēr sievieti aizstāvēja viņas kolēģi no organizācijas Žigota. No 1942. gada Irēna kļuva par Žigotas bērnu nodaļas vadītāju. Žigota bija vienīgā valsts iestāde Eiropā, kas nodarbojas ar ebreju glābšanu. Organizācijas locekļi pēdējā brīdī paspēja dot vāciešiem kukuli un atbrīvot Irēnu. Pēc tās situācijas viņa turpināja nodarboties ar savu ierastu darbību, bet ar citu pseudonīmu. Irēna bija dziļi ticīga. Viņa ticēja un uzskatīja, ka Dievs prasa aizstāvēt vājos, nevis pakļauties ļaunajiem likumiem. Viņa slēpus izveda vairāk nekā 2500 ebreju bērnu no Varšavas geto. Zīdaiņiem deva viņa dažādas miega zāles, ievietoja mazas kastes ar caurumiem, lai tie neaizdrītos, un aizveda ar automašīnām, kas piegādāja dezinfekcijas līdzekļus nometnei. Dažus bērnus izveda caur pagrabiem, kas atradas tieši pie geto. Bēgšanai izmantoja arī notekūdeņu lukas, citus bērnus iznesa maisus, grozus, kartona kastes. Turklāt kravas automašīnas sēdēja suns, un autovadītājs, izbraucot no vārtiem, uzkāpa tam uz ķepas, lai suns rietu. Pēc tam, kad Irēna ar palīgiem izveda bērnus no geta, tos sadalīja starp sevi Žigotas locekļi. Bērnus mācīja lūgšanas gadījumam, ja kāds no vāciešiem nolemtu pārliecināties par bērna izcelsmi. Viens no Žigotas locekļiem atcerējās, ka naktī modināja bērnus un lūdza viņiem lasīt lūgšanu, lai kādu dienu viņi tos atcerētos spiedīga situācija. Lai kara beigas atrastu bērnu vecākus, Irēna veica rūpīgu bērnu uzskaiti un glābtu sarakstus glabāja bankas,
kas bija apraktas zeme viņas draudzenes dārzā. Kopsa vilkumā es gribu pateikt, ka visa viņas varonīga darbība ir tieši turpinājusi vērtībām, ko viņa pārņēma no tēva, jo viņas tēvs parādīja, ka cita cilvēka dzīvība ir vērtīgāka par savu drošību, un Irēne izauga atmosfēra, kura valdīja nediskriminācija un cieņa pret ebreju kopienu. Etiskais konflikts un morāles dilemmas. Foto no ebreju iedzīvotāju iznīcināšanas Varšavas geto teritorijā, sacelšanas sākuma diena, 1943. gada 19. aprīlī. Irēnei Sendler bija ļoti smaga dilema. Vai nu izvēlēties likumību, vai nu taisnīgumu, un starp pašsaglabšanas un morālo pienākumu aizsargāt nevainīgus bērnus. Nacistu likumi aizliedza jebkādu palīdzību ebrejiem, un sods par glābšanu bija tūlītēja nāve. Likumīga rīcība bija pretruna ar cilvēcību un morāli. Irēna strādāja valsts sociāla dienestā, kura oficiālais pienākums bija ievērot likumus, bet viņas iekšējā morāle konfliktēja ar nacistu noteikumiem. Profesionāla loma pieprasīja pakļautību, bet morāle un sirdsapziņa pretoties ļaunumam. Šeit ceļoņa sakarība, ka tieši šīs konflikts lika viņai pārkāpt likumu, lai saglabātu savas vērtības. Viņai bija jāizlem starp paklausību varai nodrošināt sev drošību, vai morālu pienākumu glābt bērnus, zinot, ka viņas rīcība var beigties ar spīdzināšanu vai nāvi. Katru reizi palīdzība kaut vienam bērnam nozīmē risku savai dzīvībai. Katru reizi, kad viņa iegāja getā, viņa riskēja tikt nošauta uz vietas. Bērnu iznešana ārā bija stingri aizliegta. Taisnīgums viņas acīs bija svarīgāks par likumību. Spīdzināšanas laikā Gestapo piedāvāja dzīvību apmaiņa pret sarakstu ar bērniem. Pat šis šausminošais piedāvājums radīja vēl dziļāku morālu dilēmu. Situācija labi parāda, ka viņas ētiskas vērtības ir stiprākas par bailēm un fiziskajām ciešanām. Tātad var secināt, ka viņai bija morāla atbildība, jo viņa uzskatīja, ka neglābjot bērnus, viņa zaudētu savu identitāti un cilvēcību. Viņa saskaras ar etisku konfliktu, jo bija sabiedrības uzspiesto likumu, nacistu politikas un individuālas morālas sadursme. Irēnas identitāte veidoja tēva mācības un sociāla darbinieka profesija, kur svarīgi palīdzēt vajākiem. Kā viņu rīcība sekas glābta bērnu paudze šodien sauc Irēnu par universālu māti. Likumīgs nenozīmē taisnīgs. Nacistu okupācijas laikā Polijā bija spēkā Vācijas piespiedu likumi, kas atcēla Polijas konstitūciju. 1940. gada nacisti izveidoja Varšavas geto, un likums noteica, ka ebrejiem jādzīvo izolācija, bez tiesībām brīvi pārvietoties. Par jebkādu palīdzību ebrejiem tika paredzēts nāves sods. Tas bija oficiāli likumīgs sods. Geto tika kontrolēts ar militārajiem un policijas spēkiem, kas piemēroja likumu bez tiesas procesa. Holokausts, lai gan legalizēts ar nacistu rīkojumiem, bija masveida cilvēktiesību un starptautisko tiesību pārkāpums. Nacistu likumi radīja situāciju, kura morāli pareiza rīcība glābt dzīvību bija juridiski noziedzīga. Likumība Sendleras laika nozīmēja paklaušanos nacistu rīkojumiem. Tie juridiski pastāvēja, bet bija balstīti uz bailēm un vardarbības, nevis uz morāles, sabiedrības labas vai tiesību normām. Taisnīgums savukārt nozīmē cilvēka cieņu, vienlīdzību un dzīvības vērtību. Irēnas morāla pārliecība balstījās uz taisnīgumu, nevis likumību. Nāvessods par palīdzību ebrejiem radīja situāciju, kur likumīga rīcība vienāda ar līdzdalību noziegumu, bet taisnīga rīcība krimināli sodāma. Tādējādi Irēnas darbība parāda, ka tiesiskums var neeksistēt, ja vara nepieļauj taisnīgumu.
Sendleras pretestība pierāda, ka morālas vērtības un cilvēktiesības ir augstākas par jebkuru necilvēcīgu likumu. Cilvēktiesību ievērošana vai drīzāk neievērošana. Pilnībā tika pārkāpti cilvēka tiesības uz dzīvību. Holokausta Polijā tika nogalināti apmēram 3 miljoni ebreju. Es vispār negribu teikt, cik bija nogalināta visa pasaulē. Tiesības uz brīvību un drošību. 1940. gadā izdotais rīkojums noteica, ka jebkurš ebrejs nedrīkst pamest geto, pretējā gadījumā nāves sods. Tiesības uz cilvēka cieņu. Ebreji tika piespiesti valkāt Davida zvaigzni. Viņiem tika atņemts īpašums un profesija, kā arī vārdi. Viņi bija, kā agrāk bieži teica, otras kategorijas cilvēki. Tiesības uz veselības aprūpi. Geto slimnīcas trūka zāļu. Bērni mira no vienkāršajām slimībām, un ne tikai bērni, bet arī pieaugušie. Tiesiska valsts pazīme likumu augstākums trūkums vispār nepastāvēja, jo okupācijas likumi nebija taisnīgi, un to mērķis bija izolēt un iznīcināt iedzīvotāju grupu, kā arī Polijā nepastāvēja neatkarīga tiesu vara. Visas institūcijas kontrolēja okupācijas režīmus, un trešais punkts tika pilnībā iznīcināta cilvēktiesību aizsardzība. Ebreju iznīcināšana bija oficiāla valsts politika. Faktu pierādījumi par tiesiskas valsts neesamību. 1942. gada nacisti uzsaka operāciju Reinhards, visu Polijas ebreju sistemātisku nogalināšanu. Geto policijai un SS bija tiesības nogalināt bez tiesas procesa. Tiesas spriedumi netika veikti, jo tiesu sistēma bija militarizēta un pakļauta nacistu komandai. Arī, kā atcerējās Irena Sendler, viņa pateica, ka viņa redzēja ar saviem acīm, kā vācu karavīrs pasauca bērnu un iedeva viņam konču. Pēc tam, kad bērns paņēma to konču un apgriezas ar muguru, viņš tika nekavējoties nošauts. Personības darbības mantojums un pārnese uz mūsu dzīvi. Par Irenu Sendleru ir daudz dažādu filmu, grāmatu, kā arī viņa saņema dažādus titulus un apbalvojumus. Daži no tām, piemēram, Taisnīga starp tautām. Šo titulu viņa saņēma 1965. gadā. 2003. gadā viņai tika piešķirts Polijas augstākais valsts apbalvojums – Baltais ērglis ordenis. 2007. gada Polijas prezidents un Izraēlas premjerministrs izvirzīja viņas kandidatūru Nobeļa miera prēmijai par gandrīz 2500 bērnu dzīvību glābšanu. 2007. gada viņa tika apbalvota ar starptautisku smaida ordeni, kļūstot par vecāku no apbalvotajiem, kā arī viņa ir Varšavas un Tarčinas goda pilsoņa. Par viņu ir daudz dažādu filmu, dokumentālu drāmu un grāmatas. Kā arī ir tādi projekti skolas, kuru nosaukums ir Burku dārza. Tur jaunieši simboliski ierok burkas ar labiem darbiem un solījumiem, atgadinot par Sendleras slepenajām sarakstu burkam. Irenas Sendleras fonds un izglītojošas programmas Polijā. Skolēts tiek rīkoti pasākumi par viņas darbu, uzsverot humanizma un pilsonīskas drosmes nozīmi. Kā Irenas pieredze palīdz risināt mūsdienu problēmas? Vispirms cīņa pret diskrimināciju un naida ideoloģiem. Irenas stāsts rāda, cik bīstami ir ideoloģiski likumi, kas vērtē cilvēku tieši pēc tautības vai reliģijas. Mūsdienās to izmanto cīņa pret antisemitismu, rasismu, vērsot uzmanību uz to, ka
Klusēšana var normalizēt neiecietību. Otrais – bēgļu un bērnu aizsardzība krīžu laikā. Irenes piemērs rāda, ka visneaizsargātākie un visvājākie cilvēki ir tie, kurus jāsargā vispirms. Tas ir ļoti aktuāli šodien, jo pasaulē notiek daudz karu, ir daudz kara bēgļu, katra valstis, un daudz bērnu un cietušu, kuriem vajag mūsu palīdzība, tiešām vajag. Un trešais – pilsonīskas drosmes veicināšana mūsdienu sabiedrībā. Irene ir labs piemērs drosmei, un viņu pieredze un piemērs var palīdzēt atbildēt uz dažādiem morāliem jautājumiem, pārsvarā, ja mēs redzam diskrimināciju. Lai gan Irenes ieguldījumi ir grūti pārvērtēt, viņa pati uzskatīja, ka nav darījusi pietiekami daudz, lai tiktu uzskatīta par varoni, jo, kā viņa pati teica vienā no saviem interviju, varoni ir tie, kuri sēž okopos ar ieročiem. Viņa mira 2008. gada 98 gadu vecumā. Kā arī viņa teica, jūs pieprasat no manis varoņa titulu, es tikai daru to, ko vajadzēja darīt. Cilvēks un sabiedrība. Es uzskatu, ka katram cilvēkam sabiedrība ir morāls pienākums iestāties pret netaisnību un aizstāvēt tos, kuri ir vājāki, cilvēkus vai dzīvniekus. Riskēt ar savu dzīvi nav obligāti, bet nepalīdzēt tajos brīžos, kad redzēt ciešanas, man šķiet nepareizi un necilvēcīgi. Cilvēka loma sabiedrība nav tikai sekot likumiem, bet mums arī jāmēģina sargāt taisnīgumu un cieņu viens pret otru, jo tieši no mums ir atkarīgs, kādā valsts mēs dzīvosim. Nežēlīga vai cilvēciska. Bībelē ir teikts, cilvēks valda par cilvēku viņam par postu. Man ļoti patīk šis pants no Bībeles, jo tā atgādina, ka vara un likumi bieži tiek izmantoti ļaunumam. Tāpēc cilvēkiem ir īpaša atbildība pret tiem, kuri nevar sevi aizstāvēt, un ja tu vari palīdzēt, nevajag tērēt laiku. Mūsu pasaulē turas uz tādiem cilvēkiem kā Irena Sendlere, Janušs Korčaks, piemēram, kurš bija poļu ārsts un pedagogs, kas atteicās pamest savus audzekņus un kopā ar viņiem devas uz Treiblingas gāzes kameru. Oskars Šindlers, kurš izglābā vairāk nekā 1000 cilvēku, vai arī Harriet Tubman, kura bija begusi verdzene, kas atgriežas 50 reizes, lai glābtu citus, jo nevarēja atstāt cilvēkus verdzībā. Neviens no viņiem nebija spiests to darīt un riskēt ar savu dzīvi, taču viņi ir lielisks piemērs, ka viens cilvēks, tikai viens, var mainīt daudzu cilvēku nākotni. Manuprāt, cilvēku loma sabiedrība nav tikai dzīvot sev. Tā ir arī aizstāvēt dzīvību, kuru deva Dievs, aizstāvēt cieņu un taisnīgumu. Kad to kāds pārkāpj, nav iespējams prasīt no cilvēka varonību, bet būt vienaldzīgam pret vājāku ciešanām nozīmē, manuprāt, parādīt tieši savas bailes kaut kādas un to, ka tev nepaliek nekā cilvēciska. Tieši tādi cilvēki, kuri var palīdzēt vājākiem, veido mūsu pasauli un, manuprāt, mums visiem jāstrādā, lai padarītu mūsu pasauli labāku un drošāku katram cilvēkam, jo mums pašiem būtu komfortāk un labāk zināt, ka tu esi drošībā un ir tie, kuriem nav vienalga. Šeit ir mani avoti, kurus es izmantoju. Šeit nav visi, jo es paskatījos ļoti daudz dažādu video YouTube un arī es apskatīju ļoti daudz dažādu saitu, kā arī saku skatīties filmu. Paldies par uzmanību un šeit arī ir foto no Varšavas geto.